Esiet sveicināti, politologs Ivars Iebs šodien aktuālajās sarunās. Labdien, Ivar! Labdien! Ja mēs raugamies uz politiskiem procesiem, man liekas, ir liela brēka bijusi, maza vilna. Es domāju, ka pirms nedēļām, 2, 3 vēl nevarēja saprast, koalīcija šūpojās, budžets vēl bija jāpieņem. Pirmajā lasījumā tas jau ir izdarīts. Nekādas tādas īpašas vairs šūmēšanās nav, vai es kļūdos? Es domāju, ka nekas jau tāds lielos vilcienos tajā koalīcijā nav mainījies. Vienīgi viņi, protams, ir kārtējo reizi, tā teikt, 850 reizi sapratuši, ka viņiem īstenībā nav variantu, viņiem jāturpina strādāt kopā, un ka neviens nekur tā projām neaizmuks. Skaidrs, ka šobrīd ir Nacionāla apvienība par tikvar, cik viņai nācās kaut kādā līmenī piekāpties attiecībā uz tām uzturēšanās atļaujām. Viņi tur dažādos veidos domā par visādām citām iespējām izpausties, tur, kas attiecās, piemēram, uz to pašu uzvaras pieminekli un tam līdzīgām lietām. Tā kā viss ir normāli, tā tas ir visu laiku noticis. Skatīsimies, kas notiks, gan jau, ka, protams, atkal kaut kas kaut kādā brīdī nobruks un tad jau sāks ķīvēties, bet šobrīd ir tur jums pilnīgi taisnība, tad miera periods. Nosacīta miera. Jā. Bet par to pašu uzturēšanās atļaujām, tur kaut kāds kompromiss šobrīd varam uzskatīt, ka ir panākts, taču kaut kur jau runā, ka varētu gadīties, ka ar prezidentu rokām tas kompromiss tiek sajaukts. Kas tad varētu sākties? Viss tas pats vēlreiz no sākuma. Tikai ar to starpību, ka tad tur droši vien sēdētu pie galda ne tikai Vienotība un Nacionāļi, bet tad tur sēdētu pie galda arī kāds no prezidenta kancelēs. Tādā veidā, protams, valsts prezidents mums tradicionāli ir bijis orientēts uz, saimnieciskiem un saimnieciskās attīstības jautājumiem. No tāda viedokļa viņam tas varētu likties varbūt nepatīkami, bet jautājums, vai viņš tiešām uz to ies, nav īsti skaidrs. Varētu būt, ka viņš uz kaut kādiem nosacījumiem varbūt to aizsūta atpakaļ uz Saeimu, bet tad tur ir jautājums, vai tas nenograuj visu tālāko budžeta pieņemšanu. Vai ne? Jo nevar pieņemt tādu budžetu, kur nav īsti skaidrs, kas tad tur īsti būs ar tām uzturēšanās atļaujām. Vai prezidents šobrīd ir gatavs par kaut ko tādu riskēt? Viņš droši vien runājās ar uzņēmējiem, runājās ar ļaudīm arī no tranzīta un nekustamā īpašuma sektora, un droši vien, ka viņam ir kaut kāds viedoklis šajā jautājumā, bet pirms viņš nav nācis ar viņu tā publiski klajā, varbūt arī nav vērts viņam likt kaut kādus vārdus mutē. Ja mēs raugamies uz to, kas sociālajā telpā, sociālajos mēdījos, tā ir sava veida tāda kā pseido mēdījis, varētu pat teikt, ja? Nav preses izdevums, bet kaut kādu sabiedrības domu tas tomēr fiksē un tver. Tad šobrīd ir divas tādas politiskas lietas. Ir tie 10 000 parakstu par pieminekli un Saeimas preambula. Satversmes preambula. Jā, Sāksim ar pieminekli. Ar pieminekli, ir skaidrs, ka tur šobrīd jau ir piesaistījusies Nacionāla apvienība, kas ir sākusi to visu, bīdīt uz priekšu, un acīm redzot, tas jautājums vienā brīdī nonāks līdz Saeimas dienas kārtībai. Pat tad, ja izrādīsies, ka īstenībā tur ir kaut kāda vienošanās ar Krievijas federāciju, kas to īsti nepieļauj, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka daudz darīs to, lai tas nonāktu un kaut kādi politiķi būtu spiesti ieņemt kaut kādu pozīciju šajā jautājumā. Svarīgi jau ir, kāpēc tas ir parādījies šobrīd dienas kārtībā, tāpēc, ka 13. oktobris bija tā saucamā Rīgas atbrīvošanas diena no vācu fašistiem vai kā? Es domāju, ka tas ir parādījies tāpēc, ka tagad kā reiz ir savāktie 10 000. Mēs zinām, ka tur pietiekoši, radikāli noskaņot ļaudis bija šo iniciatīvu sākuši, un viņi jau sākās, es nepateikšu kad, bet noteikti ne šogad. Tas sākās jau, man liekas, vismaz pagājuši gadu. Tā bija viena no pirmajām iniciatīvām, kur tā mana balss vispār sāk tāds liels apgrieziens uzņemt. Es gribētu nodot sveicienus kolēģei Ivetai Kažokai, tā teikt, tiešā demokrātija rulē, patiešām mēs esam sasnieguši ļoti augstu tautas līdzdalības pakāpi šajā jautājumā. Līdz kam tas varētu nonākt, viens Dievs to zina. Es domāju, ka līdz tā pieminekļa nosti augšanai tas diez vai nonāks, jo var pieņemt, ka tas varētu būt saistāms ar kaut kādiem, teiksim tā, dažādiem masu protestiem, un tur ir jāņem vērā to, ka tas piemineklis, jau ņemot 90. gadu sākumā, nekas nebija nekāds dižais simbols, viņš jau tikai 80. gadu beigās tika attaisīts, bet pa šitiem 20 gadiem viņš, pateicoties tam 9. māja svinībām, visam pārējiem ir kļuvis par kaut kādu simbolu, ar kuru identificējās ļoti liela daļa Latvijas krievvalodīgu iedzīvotāju. Viņi vienkārši tad graušana nost populistiski apsvērumu dēļ vienkārši var radīt neprognozējams reakcijas.
pilnīgi pieņemu, ka tas mierīgi tā nepaies, bet es nedomāju arī, ka nonāks līdz tam, ka kāds kaut ko tādu varēs darīt. Vēl jau vairāk, tāpēc, ka ir ērti atsaukties uz to Krievijas līgumu. Pateikt, mēs jau labprāt, vai ne, bet, ziniet, ir līgums. Līdz ar to, bet tas, uz ko Nacionāla apvienība noteikti spiedīs, būs tas, lai viņu kolēģi no pārējām tā sauktām latviskajām partijām būtu spiest kaut kā pozicionēties. Un pateikt, ka mēs gribam, lai jauc nost, vai mēs gribam, lai atstāja, un tad parādīt, ka mēs esam tie īstākie latvieši, tāpēc, ka mēs gribētu, principā, lai viņi jauc nost. Tas ir lielos vilcienos, kas attiecās uz to Satversmes preambulu. Savukārt, tad tas ir arī process, kurš ir sācies jau vismaz pagājušā gada nogalē, jau par to sāk runāt, ka tāda ideja varētu būt. Tagad tas ir iegūst kaut kādu konkrētu formu. Un es domāju, tā ideja pat par sevi nostiprināt valsts pamatprincipus kaut kādā skaidrojošā tekstā Satversmes ievadā nebūtu nav zemē mētām. Jautājums ir atkal, protams, kāds tas teksts būs un kā viņi kurš mēģinās izmantot. Man liekas, tas būtiskais ir, ja viņi tiks pieņemti. Un es domāju, tā varbūtība, ka viņi tiks pieņemti apmēram tuvu šitajam tekstam, ir samērā liela, jo Levita kunga autoritāte ir pietiekoši liela politiķu vidū, un daudziem liekas, ka šī preambula varētu atrisināt kaut kādā pozitīvā nozīmē tās briesmas, kas Latvijai draudēja saistībā ar 2012. gadu to krievalodības referendumu. Tas tā iespējams, ka preambula atrisina tā kā tādu burvju nūjiņu. Nē, bet daudziem tā liekas. Preambula ir simboliska nozīme, un daudziem liekas, ka tas būs tagad mums tāds kā drošinātājs, vai ne? Restīvi, ka pat ja pie varas nāk saskaņas centrs, arī tad mums ir drošinātājs, kurš neļauj darīt noteikts darbības. Un, no šī viedokļa raugoties, tur ir arī, viņa tiks es pieņemu, ka viņa varētu iziet cauri vēl šīs Saeimas laikā. Jautājums, kādā tekstā, un es domāju, ka ļoti liels darbs būtu jāiegulda tiem konstitucionālo tiesību un politikas vispār speciālistiem, kas stāstīja sabiedrībai, ka tā preambula ir jālasa visa. Nevis vienkārši jāizrauj kaut kāda viena frāze, lai pēc tam tur no vienas puses bļaustīties, paskatieties, Latvija atzīmes nacisms, un no otras puses saprast to kā kaut kādu licenci ksenofobijai, tā teikt, redz, kā mums preambulā ir ierakstīts, ka latvieši ir valsts nācija, tad iesim tur nosacīt sīst krievus, vai ne? Respektīvi, tas ir kā tāds kopums, tas... Jā, viņš ir jālasa viss. Teikums nedrīkst izraut. Tas teksts ir jālasa viss, un no tāda viedokļa tā ir liela atbildība tiem cilvēkiem, kas šo te pasākumu ir uzsākuši, un tad skatīsimies viņiem, kā ar to veiksies. Vēl viens temats. Urbanovičs ir izteicies presē, ka premjeramata kandidāts nebūs ne viņš, ne Ušakovs. Vismaz tā parādījies šobrīd ir. Respektīvi, es gribu padomāt par to, kas notiek partiju štābos šobrīd. Repšs partija, acīm redzot, gatavo vai ne kongresu, kas ziemas sākumā notiks, un par partiju pārtaps tas viss. Tad gatavošanās partiju celtniecības darbi vai ne, un gatavošanās vēlēšanām notiek. Esmu dzirdējis vēl kādu baumu, kā ir mazliet aktivizējusies Sudrabas kundze, kas varētu kļūt par tās saucamās reģionālās alianses vai reģiona partijas to nacionālo līderi un respektīvi startēt no šī saraksta, kas mazliet tomēr tā kā savādāk ir nekā līdz šim tika runāts. Kā komentējat šīs te partiju iekšējās štābu cīņas? Lai nāk, lai beidzot ir noņemts tā intriga no tā visa, lai Sudrabas kundze nāk un pievienojās vienalga Repšiem, saskaņas centrām, vienotībai, reģiona aliansei, lai nāk un tad rāda, ko tad īsti var, jo citādāk viss šī tādi stāsti, par kuriem mēs ar jums jau te runājām, vismaz kaut kāds pāris gadus atnāks Sudraba un tad notiksies, vai ne? Ir līdz šim izrādījušies diezgan aplami, un mēs zinām, ka tās baumas cirkulē šobrīd tādas, pilnīgi pareizi, kā jūs sakat, bet 2 mēneši atpakaļ cirkulēja savādāks, pirms tam atkal pavisam savādāks, un no tā viedokļa raugoties, droši vien, ka vajadzētu bišķiņ pagaidīt un patiešām, sagaidīt to mirkli, kad beidzot tas zieds uzziedēs. Bet ja mēs tā ir teorētiski mēģinam pāanalizēt, ja šis gājiens ir tāds, kā runā kaut kur kuluāros, jo reģiona partijas šobrīd, ja viņas it kā šobrīd kaut kā spēks veidojās, ja viņas nāk uz to Saeimas vēlēšanām, tur diezgan viņam varbūt grūti varētu būt, jo reģiona līderi diez vai paši tur sevi bīdīs. Atsakot, vai tāds Sudrabas pievienošanās eventuālā tam reģiona partijām varētu būt stiprs gājiens? Viņai pašai ir pietiekoši liela vilkuma, nešaubīgi. Bet redz, kas ir pa lietu, tad vai to reģionu partiju nosauc pa Sudrabas reģionu partiju, vai arī atrod vēl kaut kādus 3-4 līdzvērtīgus cilvēkus, kurus var likt sarakstos, līderos, jo citādāk ir tā, ka viņa viena pati to nepārējo. Jā,
jā, viņi būs Rīgas sarakstā, bet ir arī galā vēl 4 citi reģioni. Un no tāda viedokļa raugoties, tie cilvēki jau mīl sudrabu, bet viņi droši vien automātiski neiemīlēs tādēļ kaut kādu partiju, bet es domāju, ka tiešām varbūt sagaidīsim, lai tas beidzot notiek, un tad būs kaut kāda skaidrība, jo katrā gadījumā man šāda izvēle neliktos tā pašsaprotamākā, jo tas, ja Sudrabas kundze pievienojās reģionu aliansei, tad viņai pašai ir jāiegulda ļoti daudz darba, lai to visu savāktu kopā. Viņi nevar vienkārši atnākt un nostāties priekšgalā. Var, bet tur ir nepieciešami vēl cilvēki, pie kuriem viņa nāks un kuriem viņiem būs jāsaka, ka tā teikt pirmo reizi tāda partija parādās. Mums tur sarakstos ir vajadzīgs tas un vēl šītas. Un tas nozīmē to, ka Sudrabai vai pašai vai arī kaut kādiem viņas cilvēkiem ir jānodrošina viss tas, priekšvēlēšana pasākums. Un tā ir pietiekoši liela ķēpa, un tā ķēpa ir noteikti lielāka nekā pievienojoties kaut kādai esošai partijai, kur tas viss jau daudz maz strādā. Politiskais rudens turpinās, kokiem lapas novirušas, bet politiķiem gluži otrādi ir arvien vairāk un vairāk intrigu un vairāk darba. Raudzīsim, kā notikuma attīstās. Paldies Ivaram Vībam. Paldies jums.